man rakstīji, tu man vispār par šitām dienām nemaz neesi rakstīts. Nekā. Kad tu man to rakstīji, tas bija kaut kur 2 dienas atpakaļ moši? Kā neesmu bijusi? Es pagaidu, es 10. beidzu darbu, es ap 11. biju draugos. Ko tad es stāstu, kas neesi tev bļauju neko, nu? Ko darīs? Muzonis skan kaut kāds baigi. Kas? Tu sejies? Maz drusiņ. Es zinu tavu maz drusiņ, man liekas, ka tu tur zini. Kas dzīvoja? Neko es strādājos, ņemos, nu. Akal man nepatīk, vēl pasaki. Kā, zini, es, kad saprotu, kādam man nepatīk, es tev visu laiku atceros, ka man nepatīk šitādi, ne? Es tev saku, kā es kādam kaut ko pasaku, un pēkšņi man šitas te, ka tu man esi reiz prātā, man tas nepatīk. Brēlēns, neko es nedomāju, bet tu pārāk esi iedomīgs, ka šitā tu ņemies. Ka man nepatīk. Man nepatīk, ja? Nu, nē, es gaidīju, ka tu to teiksi, nu. Neko es gultā esmu. Jā, tieši tā, gultā esmu. Ko nesaprotu? Neredzēju, nē. A, kāds tev pagaid, kāds tu uzvārds bija? Tev bija Kaspars Buklagins, ja, vai kā tev bija? Klausies, ņenāda, es katru dienu esmu tur. Katru dienu, katru vakaru es sēžu līdz 3 naktī. Ko tu te stāsti tagad, nu? Saule, es zinu, kad es sēžu un kad es nesēžu. Es tev pateicu, ka es sēžu līdz 2-3 naktī katru dienu pēc darba. Nu, ko nedirz? Tu beidz lamāties. Jā! Jā! Nu, ko? Nē, es tev pateicu, ka mani draugos. Es biju katru dienu, nu. Atkal, ot kāpēc tev visu laiku liekas, ka es meloju? Ja tev kāda tur ir melojusi visu laiku, varbūt tās ir kāda tev cik melot, bet man nepatīk šitā te runāties ar cilvēku un visu laikā tev liekas, ka es meloju.